Tas kungs ar jums. Un ar tavu garu. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstījis svētais Jānis. Gods tev, kungs. Tā Jāņa evaņģēlijas 1. nodaļa no 19 līdz 28. Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzalemes sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi. Un viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja, es neesmu Kristus, jeb es neesmu Mesija, jeb es neesmu tas, ko Dievs ir apsolījis par glābēju. Šis Kristus nav uzvārds, tas ir tituls, amats, aicinājums. Un tie viņam jautāja, kas tad? Vai tu esi Ēlija? Viņi toreiz zināja, ka Ēlijam būs jānāk vēlreiz pirms Mesijas atnākšanas. Bet viņš saka, es tas neesmu. Tad jautājums, vai tu esi gaidāmais pravietis? Attiecīgi 500 gadi pravietošana bija beigusies tajā laikā Izrēlā kā fenomens. Jā. Viņš atbildēja, es tas neesmu. Tad tie viņam sacīja, kas tu esi, mums ir jādod tiem, kas mūs ir sūtījuši. Ko tu saki pats par sevi? Un viņš teica, es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc. Sataisiet tā kunga ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis. Proti, lasiet Jesajas grāmatu un jūs atradīsiet atbildi, kas šajā brīdī notiekās. Jānis viņam atbildēja, es kristīju ar ūdeni, bet jūsu vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat, kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpes siksnu. Jūs, levīti un priesteri, jūs viņu nepazīstat. Jā. Lai viņu pazītu, ir jāatsakās no šīs pasaules goda un jāpieņem Dieva, teiksim tā, negods. Jā. Kā apostols saka, mēs esam kļuvuši par atkritumiem. Jā. Dieva gods ir šīs pasaules negods. Jā. Un dažiem cilvēkiem ļoti grūti izvēlēties apmainīt šīs lietas. Kad mēģināt pavienot, tas nav iespējams. Jā. Jā, tas notikās Betānijā, viņpus Jordānas, kur Jānis kristīja. Tas ir tā kunga evaņģēlijs, slāva tev, Kristu. Un, kungs, Jēzus, mēs pateicamies par šodienu, kas mums dota, ka mēs šodien varam tverties pie tava mūžīgā vārda, kas esi tu pats. Dievs, tavs vārds, esi tu pats, jā. Jēzus ir vārds. Un mēs pateicamies, ka mēs to varam satvert, un ka mums ir dots laiks vēl. Izmantot šo laiku, lai mēs varētu satvert visu, ko tu, Jēzus, mums vēlies dot. Un gribi dot, un esi apsolījis dot. Un lūdzam tev, kungs, lai nākamais laiks mums šajā draudzē ir pilns ar tavām svētībām. Mēs, Jēzus, neko citu negribam, kā tikai tevi un tavu svēto garu. Tavā vārdā lūdzam. Āmen. Un varam apsēsties, brāļi un māsas. Laiks noslēdzās, tāpēc mums ir jāpaliek noankurotiem Dieva vārdā. Laiks noslēdzās, brāļi un māsas, un mums ir jāpaliek noankurotiem Dieva vārdā. Un mēs šodien turpināsim lasīt šo fenomenu, jeb šos brīnumus, jeb šo ārkārtīgo žēlastību, kas mums ir dota caur vēstuli ebrejiem. Es tikai atgādināšu, ka ebrejs savā pirmajā nozīmē tas, kas ir no viņpus krasta. Ja, pirmais ebrejs bija Ābrams, bet mēs nevaram teikt, ka viņš nāk no ebreju tautas. Tas būtu nepareizi. Vienkārši viņu sauc par ebreju, tāpēc, ka viņš atnāk no citurienes. Ja. Un tādā nozīmē arī garīgi otrpus upē ir mūsu mājas. Ja. Mūsu īstā piedarība ir otrpus tai upē, kas mūs šķir no tēva mājām. Ja. Un ja tev gadījumā kādreiz ir tās saknes, ka tev tēva mājas otrā pusē upē, tu zini, par ko steigts. Ja? Tās ir tavas īstās mājas, un šeit tu esi tikai svētceļnieks, piedzīvotājs un svešinieks. Šī nav mūsu pilsēta, mēs nākamo meklējam. Tad ebrejiem tev ir arī raksti, tu vari sakot līdzi, ebrejiem 11:39. Un šie visi, proti, Ēnoks, Ēlija, Sāra, Rahaba, Mūzes,
Īzāks, Jēkabs, šie visi, lai gan ticības dēļ viņi ir saņēmuši liecību. Ja? Viņu ticība ir dota man un tev kā piemērs, un Dievs viņiem viņu dzīves laikā ir pateicis, tavs gājums ir bijis labs. Ja? Viņu dzīves laikā ir bijusi liecība. Tev, cilvēku, tavs gājums ir bijis labs, atbilstošs. Ja? Citiem vārdiem, viņu ticība ir bijusi tāda, ka Dievs to ir apstiprinājis par labu. Piemēram, Ebrejiem 11.5. Ticībā Enohs tika aizrauts. Ja? Viņš nepieredzēja nāvi. Viņš vienu dienu vairs nebija šeit. Un tā, ka viņi neredzēja nāvi un viņu neatrada tāpēc, ka Dievs viņu bija aizrāvis. Jo pirms aizraušanas par viņu ir nodota liecība, ka viņš Dievam ir paticis. Ja? Viņu aizrāva tāpēc, ka Dievam viņš patikās. Un šī paraušana nav nekas unikāls, ka mēs lasām to Tesaloniķiešu vēstulē. Ir tās jau bijušas paraušanas. Pirmā paraušana bija ar Enohu. Viņš staigāja un viņš tika parauts no šejienes. Otrā paraušana bija ar pravieti Ēliju. Viņš staigāja pa šo zemi, kamēr pravieši sāka saņemt līdzi, bet klausies, Elīša, vai tu zini, ka šodien tavu kungu Eliju Dievs paņems? Elīša saka, klusu mierā, es taču to zinu, ja? Tāpēc, ka tā, kad tu esi Dieva bērns, viņš tev atklāja noslēpumus, ja? Un nākamā paraušana būs. Un es ticu, ka viņi ir samērā netālu. Atkal nedrīkst spekulēt ar laikiem, bet tas būs. Viena paudze piedzīvos paraušanu. Ja? Ebrejiem 12.1. Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku. Viņi šodien ir ap mums, ap tevi. Ja? Šeit mirklis mūs šķir no tās telpas. Ja? Un tā, kad tu saki, kungs, Jēzus sūta man eņģeli, tā palīgā, viņš ir. Es atceros, viena sieviete man stāstīja tādu gadījumu, vienreiz, tas bija sen apakaļ, ka vēl nebija lukturīši, un tā, viņa nokavēja vecums autobusus, brauca pēdējā autobusu mājās, ir novembris, nevienas zvaigznes pie debesīm, tika vēl nakts. Entie kilometrs mājām jāiet. Un viņi saprot, ka kā lai viņi aiziet, ja viņi neko neredz. Dievs palīdz man nokļūt mājās. Un pēkšņi viņai pie kājām gaismas aplis tāds. Viņai šeit interesanti, un viņa ieliek kāju tie aplī. Un aplīts pabīdās uz priekšu. Ja? Kāds viņai lukturīt spīdina līdz pat mājām. Un tā, ka viņa pienāk mājās, pazūd tas. Un viņa, mamma, kā tu nokļuvi mājās? Zini, kāds man visu ceļu spīdināja lukturīt. Ja? Un Dieva žēlastība ir palīdzība, kas nāk īstajā brīdī. Ja, ja vajadzēs īstajā brīdī iet pār ūdenim, tā būs žēlastība, to var. Ja? Dieva žēlastība ir palīdzība, kas nāk īstajā brīdī. Ja īstajā brīdī tev vajag paēst un tev nav maizes, Dievs sūtīs tev maizi. Ja? Viņš zina, ko mums vajag. Un tālāk Ebrejiem 12.22. Bet jūs, ērgļu draudze, esat pietuvojušies pirmkārt Cijānas kalnam, otrkārt dzīvā Dieva pilsētai, treškārt debesu Jeruzalemei, tur, kur vienmēr ir gaišs, tur, kur nav mūri, jo Dievs pats sargā savu pilsētu, tur, kur nav tempļa, Dievs pats ir templis šajā pilsētā, tur, kur nav saules, tāpēc, ka Dievs pats ir saules vai pilsētai. Jūs esat pietuvojušies eņģeļu neskaitāmiem pulkiem. Tas, ko Jānis, būdams Patmas salā, šis trīnieks ieraudzīja. Jā, es ieraudzīju debesu dievkalpojumu. Jūs esat pietuvojušies svētku sapulcei. Jūs esat pietuvojušies debesīs pierakstīt to pirmdzimto draudzei. Pirmdzimto draudze nevis tie, kas pirmie nāk no mātes miesām ārā, kā tas pieņemts pēc miesas, bet tie, kas ir apsolījuma bērni. Pirmais no mātes miesā, pirmdzimtais bija Išmaēls, bet Išmaēlam netika dotas tiesības apsolījums, jo apsolījums pienācās nākamajam Abraham bērnam Īzākam. Jūs esat pietuvojušies pilnību sasniegušo taisno gariem. Kas tu esi? Tu esi gars. Tu esi gars.
un tava atbildība ir sasniegt pilnību, un tas, kas ir iemācījies mīlēt, ir sasniegt pilnību, un par to mīlestība ir likums, ko Jēzus ir atstājis. Dievs tik ļoti mīlējis pasauli, ja? Jūs esat jau viņiem pietuvojušies, mirklis šķir tevi no viņiem, un jūs esat pietuvojušies Dievam, visu tiesnesim. Tas, ko Jēzus teica, ja, jūs viņu nepazīstat, jūs viņu neziniet, kas viņš ir, tāpēc jūs dzīvojat svešās maldu mācībās, atmetuši Dievu, ja. Nākamais, ja jūs pazītu Dievu, jūs godātu Jēzu, ja. Kas var būt kopīgs šim reliģijām, kas Jēzu negodā, ja viņi nepazīst, lai kā viņi sevi uztaisītu, ja. Jūs esat pietuvojušies jaunās derības starpniekam Jēzum. Jūs esat pietuvojušies nevis mums tā kā izliešanas asinīm, ja? Vai izlietajām asinīm, bet pareizāk būtu apslacīšanas asinīm. Ja? Tas, kas ir tā paralēli, kad Mūzes paņēma tās vēršu asinis un tad viņš slacīja pār tautu. Tādā veidā mēs tiekam apslacīti ar Jēzus asinīm, un tādā veidā mēs tiekam šķīstīti, un tādā veidā mēs ejam Dieva derībā, kas ir jaunā derība. Ebrejiem 12:25 norādījums. Pielūkojiet, ka jūs nenoraidāt to, kas runā. Ja? Lai cilvēki nav tā, ka viena ideja, otra, trešā, ceturtā, bet Dievs, svētais gars runā. To nenoraidiet. Jau reizē viņš runā mums nepatīkami, jo viņš mūs pārmāca, bet tikai viņu nenoraidiet. Jo, ja tie nav izbēguši, kuri atmeta to, kas zemes virsū Dieva mācību mācīs, proti Mūzus, ja? Viņi dzirdēja, ko Mūzes viņiem teica, bet viņu neticības dēļ viņi tika nomaitāti tuksnesī. Tad jo mazāk mēs, ja novēršamies no tā, kas ir no debesīm, proti no Jēzus Kristus, ja? Un šeit redzam, ka šīs vēstules autors salīdzina šīs divas lietas. Ir vecā derība ar tās noteikumiem un standartiem, un ir jaunā derība, kas ir pilnīgi jauns standarts un jauna žēlastība. Apgaismības laikmeta nelaime ir tas, ka tikai empiriski saskatāmais tiek uzskatīts par pareizi, jā. Un līdz ar to ir pēc apgaismības laikmeta cilvēkiem grūti ar ticības lietām, jā. Jo šīs lietas jāatver ir garīgi, ticībā. Tās nevar izmērīt, jā. Mēs nevaram šeit izmērīt debesu Jeruzaļemes klātbūtni šeit, bet viņi ir šeit. Mēs nevaram empiriski šeit Jēzu izmērīt, bet viņš šeit ir, jā. Viņš ir gars, jā. Un tālāk. Un viņa balss toreiz, tad 18. 21. pants par to zemestrīci, tur tumsa, mākoņu, uguns un tālāk. Jā, toreiz, jā, kad tas notikās Mūzes laikā, satricināja zemi. Bet tagad, 2023. gada 17. decembrī, tagad viņš ir pasludinājis, sacīdams vēlreiz, es kustināšu ne tikai zemi, bet arī debesis. Tas, par ko mēs Amosa grāmatā citur, jā, tā kunga diena, par kur teica, nepriecājieties, tā nebūs priecīga diena, jā. Tā būs šausmu diena, vai tie, kas gaida to dienu, jā, kas būs ne tikai zemes, bet arī debesu satricinājums, kad saule kļūst tā kā sarumais, zvaigznes kritīs no debesīm tā kā vīģis, debesu stiprums sakustēsies un debesis tiks satītas kā mētelis, jā. Vai tiem, kas gaida to dienu, ja? Ja tā diena nebūs, jo Dievs to grib atlikt, ja? Dieva plāns ir atlikt to pēc iespējas tālāk, ja? Bet cilvēki paši to tuvina ar savu egoismu, ar savu paštaisnību, ar saviem elkiem, ja? Ar asinīm, kas nemitīgi tiek izlietas šajā dienā. Ebrejiem 12:27. Bet vārdi vēl vienreiz norāda uz satricināmā pārvēršana. Tad vēl vienreiz, un šis ir svarīgs, tam, kam mēs gatavojamies nākamajā vasarā, un kam mēs, kā draudz, liksim vislielāko uzmanību ir šis pats, jā.
tad vēl vienreiz norāda uz satricināmā pārvēršanu. Tad pārvērs tiks tikai satricināmais, jā. Respektīvi, tikai matērija tiks pārvērsta. Garīgi nevar izmainīt. Gars nepadojās, jā. Gars ir mūžīgs, jā. Un ejam tālāk, tas ir tas, ko Jāņa evaņģēlijā, tur bija kāds cilvēks no farizejiem vārdā Nikodēms, jūdu valdības vīrs. Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam: Rabi, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar to. Jēzus atbildēja: patiesi, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšienes, neredzē tam Dieva valstību. Cilvēks savā ārienē ir matērija, kas tiks satricināta, bet iekšējais cilvēks, vai tu esi piedzimis no augšienes, Nikodēm, Jēzus saka, tas tev ir svarīgi. Ja tas ar tevi notiksies, tu netiksi satricināts, jā? Nikodēms viņam saka, kā cilvēks var piedzimt vecs būdams, vai viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt. Jēzus atbildēja: patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds nepiedzimst ūdenī un garā ar lielo burtu, netik tam Dieva valstībā, ne tikai ūdenī. Atcerēsimies šo stāstu, kad Pāvils satiek Efesas mācekļus un saka: vai jūs saņēmāt svēto garu, kad sākāt ticēt? Jā? Mēs nemaz nezinājām, ka tāds ir. Jā? Kā jūs esat kristīti? Jā. Kā jūs kristījāt? Ar Jāņa kristību. Mīļie draugi, jums ir vēl kaut kas vajadzīgs. Jums ir vajadzīgs arī svētais gars. Jā? Ar to nepietiek, ka jūs esat labi cilvēki un jūs sakat, un tas vajag šeit ir. Jo kas no miesas dzimis ir miesa, un kas no gara dzimis ir gars. Mēs šodien vēl šo pašu ieraudzīsim Ebreju vēsturē. Kas ir no miesas, tas ir satricināms. Kas ir no gara, ir nesatricināms. Kas ir no miesas, ir mirstīgs. Kas ir no gara, ir nemirstīgs. Tāpēc Jēzus saka Nikodēmam: tev ir jāpiedzimst no augšienes. Jo vējš pūš par gribēnams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet tu nezini, no kurienes viņš nāk un no kur iet. Bet tā ir ar ikvienu, kas ir piedzimis no gara. Atkal, mīļā draudze, tas ir kaut kas tāds, ko kristīgā ticībā ir kaut kur pazaudēts. Vai tu esi kristīts? Jā. Vai tu esi svētīts? Jā. Vai tu esi piedzimis no augšienes? Ko tas jautājums nozīmē? Jā? Bet tam būtu jābūt esenciālam. Tas ir Bībelē. Vai tu esi piedzimis no augšienes? Tas ir svarīgi. Ja? Labi, bet vārdi vēl vienreiz. Tas ir Ebrejiem 12:27. Norāda uz satricināmā, jeb matērijas pārvēršanu, tāpēc, ka tas, proti satricināmais, jeb matērija, ir radīta, lai paliktu nesatricināmais. Iedomājies Dieva šo ārkārtīgo apredzību, ka viņš radīja matēriju ar tādu domu, lai pēc tam no šīs matērijas veidotos paliktu pāri garīgais. Ja? Iedomājies, ka šī pasaule radīja tāpēc, lai mēs dzīvotu šeit, lai mēs piedzimtu no svētā gara, no augšienes, un mēs ieietu tur, jo nav iespējams savādāk ieiet tajā vietā, kur taisnie mājo. Unikāli. Ja, tas ir, man tā mācīja, ka tas ir, tā, kad tie eņģeļi debesīs sadumpojās, tur radās tā kā tās teica, tur vajag piepildīt telpu, ja? Vai viņi vietā vajag citus. Ja? Un tāpēc radīšana viss pārējais, un tāpēc piedzimšana no augšienes, tāpēc tu kļūsti vienots ar Dievu garu, un tu ieiet tur, kur tie, kas paaugstinājās, atstāja savas vietas. Jā, Efeziešiem 1.13. Viņā, Jēzu Kristu, jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņam ticēdami esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla,
Tāpēc es arī iesākumā ar svēto garu tā minēju, ja? Nemitīgi pārbaudi eļļu savā lampā. Nemitīgi pārbaudi savas attiecības ar svēto garu. Tā ir ķīla. Tas, kas tev ir, ja? Ja tev ir mantojuma papīrs, tad tas ir tavējais mantojums, ja? Tāpat šeit Dievs iedod ķīlu, lai tev nav jāminstinās. Varbūt pieder, varbūt nepieder. Ja tev ir svētais gars, ja tu esi piepildīts, ja tev ir sadraudzības, tu piederi. Debesis ir tavējās. Tur ir krēsls tev, tur gaida tavu vietu. Un vēl 2 panti, Ebrejiem 12:28. Tāpēc saņemot nesatricināmu valstību. Atkal tas, ko Jēzus saka, Dieva valstība nenāk ārēji redzamā veidā. Tā nāk garīgā veidā. Kad tu saņem Dieva valstību, kad Dieva valstība sāk tevī dzīvot, veidoties kad Dievs sāk tevi mainīt, transformēt, līdzīgi padara savu mīļotam dēlam Jēzum Kristum. Kad jūs saņemot nesatricinām valstību, būsim pateicīgi. Tā mēs Dievam patīkami kalposim ar bijību un cieņu. Jo arī mūsu Dievs ir uguns, kas iznīcina, jeb kas aprī. Jā, ko viņš aprī? Viņš aprī to, kas ir matērija, kas ir iznīcināmais. Jā. Tas šai svētdienai. Jā. Tā kā brāļi un māsas mēs mēģināsim iet tā, ka, ja Dievs ļaus, ka pēc iespējas mēs sējam garā, lai no gara pļautu uz mūžīgo dzīvību. Esiet svētīti Jēzus vārdā. Āmen.